Kas īsti notiek nervu sistēmā tajā brīdī, kad sāp, kad dedzina pēdas, kad tirpst rokas? Laikam kaut kas varbūt nav kārtībā. Pilnīgi pareizi. Nakts sāpes ir gan no neiropātisko sāpju viedokļa, gan no citu skeleta sāpju viedokļa ir brīdinošs simptoms. Kamēr mēs guļam naktī, tās sāpes tur dara savu lietu, jābūt uzmanīgam. Jo ilgāk sāp, jo vairāk sāp. Vai ir kaut kādas tādas lietas, ko ikdienā cilvēks varētu darīt, lai mazinātu riskus? Normāli dzīvot. Normāli un veselīgi dzīvot. Sveicināti podkāstā Neiromeda sarunas. Mani sauc Zane, es esmu Neiromeda Plaza klīnikas vadītāja. Šodien runāsim par tādiem simptomiem, ar kuriem ikdienā sastapušies daudzi cilvēki. Roku tirpšana, nejūtīgums, nervu sāpes, hroniskas sāpes vai dedzināšana pēdās. Kā saprast, kad tas ir pārējoši, vai tomēr vajadzētu vērsties pie speciālista? Šodien pie sevis podkāstā esmu uzaicinājusi ciemos Neiromeda Plaza ekspertus, neiroloģi, algoloģi, profesoru Ināru Loginu. Labvakar, labdien! Algologu doktoru Mihailu Āronu. Labdien, labvakar! Tad sāksim ar pašu pamatu. Kas īsti notiek nervu sistēmā tajā brīdī, kad sāp, kad dedzina pēdas, kad tirpst rokas? Process notiek, kaut kas notiek. Tas ir tas sāpju mehānisms, kas sāks ar tiem šūniņu galiem, kas ir ādā, un tas signāls tiek novadīts pa nervu sistēmu, un mēs sajūtam viņus savā galvā, tā teikt, galvas smadzenēs un analizējam šo sajūtu. Pie kam tas var būt ļoti dažādi, tas var būt normāli, jo pēc būtības, ja mums sit, tad ir jāsāp, tā ir norma. Ja piemēram, ir bijis kaut kas nātre, kad dedzina, tas ir norma, bet mēs tomēr tad parasti runājam par slimībām, ka tas jau traucējoši vairāk. Respektīvi, tas ir kaut kāds notikums, ja tas nav parasti normāli izskaidrojumi, bet tas ir kaut kā pats par sevi, tad tas jau ir kaut kāds notikums mūsu sāpju sistēmā. Cita lieta, ka nevienmēr saprotam, no kurienes un kāpēc, bet tas jau ir kaut kāds simptoms. Šeit varbūt var papildināt to, ka mums vispirms ir jāsaprast, ka mums ir īstenībā organisma atbilde uz sāpēm. Un tas ir fizioloģiski, tas ir pilnīgi normāli. Ja mums ir kaut kāda trauma, ja mums ir bijis kaut kāds sitiens, mums ir zilums, un mūsu organisms uzreiz sāk rēģēt un dot mums sāpīgu impulsu, un to mēs uzskatām, ka tas ir pilnīgi normāli. Ka tas sāpes, mēs viņu saucam par nociceptīvām sāpēm, bet tas ir fizioloģiskas sāpes, tas ir norma. Bet ir sāpes, ko mēs nevaram pateikt, ka tas ir norma. Un tas arī ir tas neiropātiskas sāpes, jeb sāpes, kas ir saistītas ar nervu bojājumu. Tie nervi var būt dažādi un var atrasties dažādas vietas. Tas var būt pirksts, tas var būt celis, tas var būt plecs, tas var būt mugurā. Tā kā mēs nevaram, tu lokalizācija var būt ļoti, ļoti dažāda, bet pamats, ko es gribu pasvitrot un pievērst tām uzmanību, ka mums tas sāpes, ko mēs saucam par neiropātiskām sāpēm, tas ir viennozīmīgi patoloģiskas sāpes. Mēs viņu negaidām. Tas nav tā kā, piedodiet, tā kā pie nociceptīvām sāpēm, ka tas ir normāla organisma atbilde. Jā, tā ir organisma atbilde, kā profesori jau minēja, bet tās sāpes, kas liecina par to, ka organismā kaut kas nav kārtībā, ka mums ir tas nervs bojāts. Un vēlreiz atkārtošos, ka tas nervs var būt perifērijā, jeb roka, jeb kāja, un varbūt arī centrāla nervu sistēma, kas varbūt arī aksiāli, jeb mugurā, jeb muguras smadzeņu līmeni, jeb centrāla nervu sistēma, proti par galvas smadzenēm. Tad tas ir mūsuprāt ļoti, ļoti svarīgi. Jā, un tad tās neiropātiskās sāpes diezgan atšķirās no parastajām sāpēm. Protams, jo neiropātiskām sāpēm ir savs raksturs.
Ja, un ja pacients izjūta, ja cilvēks izjūta dedzinoša rakstura sajūtu, ja cilvēks izjūta tirpoņi, skudriņas, tas tikai liecina par to, ka tas sāpes ir saistītas ar nervu bojumu, tas ir sāpes, kas saistītas ar, kas arī ir tas neiropātiskas sāpes. Tieši tā. Jā, tad tie iemesli, ko jūs nosaucāt tieši šāda veida sāpēm. Neiropātiskām, jā, tās ir nervu sistēmas bojājums, vai tie perifērie nervi vai centrālā nervu sistēma, bet, protams, vēl es gribēju tā teikt papildināt īpaši tādus grūti sarežģītus. Gal galā mūsu iekšējiem orgāniem arī ir nervi, ja, un, piemēram, dažreiz arī pat vēders sāpes un tā tālāk izrādās neiropātiskās sāpes, un tas, tie ir tādi īpaši un sarežģīti gadījumi, bet tomēr iespējami. Un tomēr es gribēju arī drusciņu vēl mazliet papildināt. Jā, tātad tipiskās neiropātisko sāpju pazīmes, tirpšanas, dedzināšanas, arī niezes, starp citu var būt, ja, šaušana un kņudināšana, ļoti dažāds, ļoti variabls. Un tāpēc šiem simptomiem mums jau uzreiz nāk prātā, ka runājam par nervu bojājumu, bet tomēr atcerēsimies, ja, ka arī, teiksim, muskuloskeletālās sāpes, tāpat locītā vai cīpsla, ja, kad iekais uz akūtā periodā, vai pēc traumas, varbūt drusciņi līdzīgi simptomi. Un īpaši grūti, laikam, reizēm ir, ne īpaši grūti, bet reizēm ir sarežģīti atšķirt, kad tās ir traucēti ar šo sāpju novērtēšanu, tās sauktās nociplastiskās sāpes, ja, kas saistīts jau ar tādu uztveres, ar cilvēku reakciju uz sāpēm. Un viņam arī kādreiz dzīvē pārdzīvojas kaut ko, un viņam arī tā sajūta. Kaut gan tipisks neiropātisks sāpes. Bet tas jau tālāk ir uzņēmums par diagnostiku, kā viņš atšķirt, jā. Jā, grūti atšķirt, kā jūs sakat, ja, teiksim, cilvēkam vakarā parādās sāpes un šādi simptomi, tad kā viņam saprast, vai tas ir vienkārši nogurums, vai tā jau tāda nopietnāka problēma? Varbūt, protams, mums visiem ir tāda pieredze, kad mēs, teiksim, kaut kur pasēdējam nepareizajā poze un mums sāka tirpst kāja. Un jā, tas ir vienreizējs, piedodiet, pasākums, tas varbūt tiešām ir norma un nevajag uzreiz skriet pie ārsta. Ja mēs atradām, es teiktu tā, ja mēs atradām specifisko cēloni, kāpēc tas, kā mēs varam sev paskaidrot, kāpēc tas ir noticis, tas ir pilnīgi normāli. Mēs, piemēram, sēžam uz galda un ir perifēra nervā saspiedums, un mēs izjūtam tirpoņi pa apakšdelmu, kas nāk no elkoņa līdz pirkstiem, tas būtu normāls. Tas nav tā kā kā mēs sākam sarkanais karoks, nevajag skriet uzreiz pie ārsta. Bet, ja rodas situācija, kad cilvēkam katru nakti ir jāpamodās no tā, ka viņam tirpst rokas pirksti, ka viņam jāpamodās, lai sakrātītu roku, lai tā tirpoņā mazinātu, tad, protams, ka tas ir jau brīdinošs simptoms un laikam ar to simptomātiku ir jāiet pie ārsta un nav ko gaidīt, ka tas sāpes pāriet pati pa sevi. Manuprāt, ka tas tiešām ir atkarīgs no sāpju veida, ja, un tas ir atkarīgs no tā sāpju biežuma. Ja tas ir vienlaicīgs, piedodiet, pasākums, tad laikam mēs varam atrast kādu iemeslu, lai uzreiz neskriet pie ārsta, bet ja tas atkārtojas un ja tas sāp, tas ir numur 1, bet jā, tas ir samazina jūsu dzīves kvalitāte, tad laikam ir jāvēršas pie ārsta, lai saulaicīgi diagnosticēt un lai saulaicīgi ārstēt. Lai galu gala, ka profesori pareizi minēja, ka lai tas sāpes nepārvēršas par hroniskam sāpēm un lai neiestājas tas nociplāstija, tad, kad vairs perifērija vairs nesāpēt, bet dvēsele un galva tas sāpes saglabājas, un tad ļoti grūti to sāpju uztvere arī tikt galā tieši tā.
jā, tieši šīs sāpes pēc nogurums, pēc darba. Un te pašam cilvēkam jāsaprot. Viņš saprot, ka tomēr tajā fiziska slodze ir bijusi pa daudz. Jā. Bet vēl es gribēju papildināt, doktor Ārona, to, ka, teiksim, vēl ir atkarīgs tā stirpšanas un dedzināšana tā tālāk miera stāvoklī, arī pēc kurā vietā. Vai tas ir viens nervs, kā mēs pieminējam elkoni vai plaukstas, vai arī kājās, tāpat ne tikai rokās. Rokas parasti biežāk laikam traucē. Bet vēl viena grupa, kad daudzi nervi vienlaicīgi cietuši. Tad gan ir drusciņ tāds kā šīs dedzinošas pēdas un tam līdzīgi. Tātad šīs neiropātiskās sāpes pēc stāsta, pēc rakstura var būt līdzīgi, bet pēc lokalizācijas atšķirās, kurš nervs, kurā vietā, vai arī daudz nervu, ko mēs saucam par polineiropātiju. Ja? Tā kā te ir daudz tādu akmentiņu, tādu lietu, kas ir ārstam jāizstāst un ārstam jāņem vērā. Jā, un pacients arī var aizdomāties un es negribu izmantot vārdu pats sev diagnosticēt, bet aizdomāties, ka viņam kaut kas nav kārtībā un ka vai viens nervs vai daudz nervu ir iesaistīti tajā patoloģiskajā procesā. Nu, ja, piemēram, pacients, ja cilvēks pieskaras pie kaut kāda augsta priekšmeta, un ar vienu rociņu viņš izjūt to labi, un ar otru rociņu viņš neizjūt. Tad laikam kaut kas varbūt nav kārtībā. Jo sāpes, ja mēs runājam par neiropātiskām sāpēm, ja, tad viņi tam ļoti, ļoti raksturīgi, ka mainās jūšana pret augstumu, mainās jūšana pret karstumu, un tad, ja piemēram, ja ir tādi gadījumi, un mums ir tādi pacienti, kuri, piedodiet, iet dušā, un viņi nevar saprast, vai tas ūdens ir karsts, jeb augsts, jā. Proti, tas tagad pārspilēju, bet jā, tāda simptomātika parādās, ja, piemēram, pieskaroties pie kaut kāda atkārtošas augsta, jeb karsta priekšmeta, jeb pie āsā priekšmeta, bet cilvēks neizjūt to, nu, tad tas ir sarkanais karogs, tas ir karogs, tas ir viennozīmīgs simptoms, kas parāda un liecina par to, ka jāatrod ātri ārstu, lai diagnosticētu un sākt ārstēšanu. Jā, un vai es arī pareizi saprotu, ka tās simptomi var pastiprināties tieši miera stāvoklī, jūs teicāt, un naktī? Neiropātiskām sāpēm tieši tas ir raksturīgs. Ir tās biežākās mūsu ikdienas sāpes, kā muskuloskeletālās, muguras, cīpslas, locītavas. Ja? Vairāk sāp pie slodzes no darba vai no rīta nevar iekustināt stīvums un tā tālāk jāizkustās, ja? Kas ir samērā tipisks simptoms, tad, kad locītavs sāk palikt vecas, ja? Sāk izmaiņas rasties. Bet neiropātiskās sāpes taisni tad, kad pasaulē viss ir miers un viņi netraucē, tad viņus traucē. Un šīs te izmainītās sajūtas, tā kā teica Mihails, vai arī, piemēram, stāsts pacientam, ka viņam zeķes spiež, ja, vai pliks kājas, vai otrādāk, ja, salst vienmēr kājas vai rokas. Ja. Tāda tāds izmainītas sajūtas, gan pieskāriena, gan arī tāds. Un tieši tajā miera, vai arī tas ir daudzus nervus, vai viens nervs tur rokā vai kur, tieši tas ir ļoti tipiski neiropātiskām sāpēm. Jā. Vai mūsdienas darbs pie datora kaut kādā veidā ietekmē? Vai ir kādas tādas profesijas, kuras būtu pakļautas lielākam riskam un šādām simptomiem? Nu, neiropātiskām sāpēm pie darba es teiktu, ka nē, drīzāk tas ir muskuļu savilkums, saspringums, ja tāds stress, kas rada vispār pastiprināt tādu jūtību un tam līdzīgi. Protams, ka plecu josla, tā jau ir galvenā, un līdz ar to galvas sāpes, jā, biežāk un tam līdzīgi. Nu, ja mēs runājam tad par neiropātiskām sāpēm un darbs, jā, ir, piemēram, slimība, peles slimība, ja? Tad nerviņš pie plaukstas pamatnes tiek kairināts.
vārds. Ja? Tieši tā ir peles slimības. Tenisista elkonis, ja? Sasists traumas. Tur gan vairāk cīpslas cieši. Ja? Bet Vai arī golfera elkonis. Ja? Tur gan vairāk cīpslas cieši. Ja? Tad saitas un cīpslas muskuļu daļas. Bet arī tur ir nervi, turpat klāt ir. Un arī var būt rasties no tādām pārslodzēm. Bet dators un šī dzīves spriedze, tas vairāk izmaina mūsu spējas normāli reaģēt. Ja? Ar informācijas pārbagātību un visu pārējo. Varbūt tā. Es vēl gribu atgriezties par tām nakts sāpēm. Ja? Jo tas tiešām ir ļoti svarīgi. Saprotat, tā polineiropātija un neiropātiskas sāpes var sāpēt, un sāp bieži vien sāp pa nakti, sāp miera stāvokli. Bet nedrīkst aizmirst, ka sāpes, kas rodas iekaisuma dēļ, un tāda izteikta iekaisuma dēļ, arī var rādīt nepatīkamas sajūtas tieši miera stāvokli, un arī var sāpēt naktī. Turklāt, naktī parāda sāpes, kas ir saistītas ar onkoloģiju, ar onkoloģiskām saslimšanām. Un tas priekš mums, priekš algologiem, tas nakts sāpes un miera stāvokļa sāpes, tas arī ir sarkanais karogs, pie tam ļoti, ļoti nopietnas. Ja cilvēks izjūta nakts sāpes, es domāju, ka tas viennozīmīgi jāskrien pie ārsta un nevajag gaidīt, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet es par tām nakts sāpēm gribēju, tas, ko teicu, jā, bet te vēl svarīga lokalizācija. Jā. Nakts sāpes jostas daļā, jā? Nakts sāpes plecā vienā vai otrā, vai gurnā vienā vai otrā. Jo neiropātijām vairāk ir šī te izplatība pa nervu zonu. Bet pilnīgi pareizi, nakts sāpes ir gan no neiropātisko sāpju viedokļa, gan no citu skeleta sāpju viedokļa ir brīdinošs simptoms. Jo tad, kad mums sāp, piemēram, ceļa locītava, un tas sāpes pastiprinās pie kustībām, tas būtu tā kā normāli, tas būtu tā kā saprotams. Ja miera stāvokli ceļa locītavā nesāp, ir ok. Ja viņa sāk sāpēt pie kustībām, kustības izraisa pastiprina sāpes, tas arī ir ok. Bet ja ceļa locītava vai kāja vai apakštilpa sāp miera stāvokli, un pie tām, kā pavadoša simptomātika, ir dedzinoša rakstura sāpes, jeb skudriņas, par ko mēs jau runājam, tas laikam ir tas brīdinošs simptoms, kad jāatrod celoni, jātaisa izmeklējumu un pareizi ir jārastē. Jā, tad īstenībā tāds tenisista elkonis vai golferu pleci vai elkoņi viņiem sāp, ja? Tas īstenībā varbūt cilvēks pierod pamazām ar šo sportu nodarbojoties pie tā, bet savukārt, kamēr mēs guļam naktī, tās sāpes tur dara savu lietu, jābūt uzmanīgam. Ziniet, par to teikumu pierod pie sāpēm, es laikam nepiekritīšu. Pie aktivitātes pierod. Ziniet kā, mēs no algologa viedokļa, mēs vienmēr sākam, jo ilgāk sāp, jo vairāk sāp. Par ko iet runā tagad, ja cilvēks saka, es jau pieradu pie tām sāpēm, mazāk sāp, nevajag pie ārsta un tā tālāk. Jā, es piekrītu, tas var būt, un tas tikai pierāda un atspoguļo to, ka ļoti bieži pat pēc literatūras datiem līdz 50, tur līdz 70% no sāpēm reducējas, mazinās, proti pati pa sevi 1, 4, 6, 8 nedēļu laikā. Un mēs to saucam par akūto un subakūto periodu. Tā kā no 0. dienas līdz 6. nedēļai ir akūts periods, un tā sāpju reducēšana notiek visbiežāk, un tiešām 50-60% akūtu sāpju gadījumu pati pa sevi viņa reducējas. Mēs to saucam par remisiju. Ja? Ka šajā periodā nevajag pārspīlēt, vajag
atsāpināt pacientu kārtīgi, lai nesamazinātu dzīves kvalitāti, lai nedod Dievs palikt mājās un paņemt darba nespējas lapu. Ja ir ciešamas tas sāpes, un ja ir iespēja normāli atsāpināt, pielietot, proti, konservatīvu medikamentozu terapiju, tad mēs varam tas sāpes, mēs saprotam, kāpēc viņi pāriet pati pa sevi. Toties jau subakūtajā periodā, ja tas sāpes turpinās sāpēt no 6. nedēļas līdz 12. nedēļai, šeit mums drusku agresīvāk ir jārēģē. Laikam ar lielāko varbūtību pati pa sevi, ne pati pa sevi tas sāpes neparies. Un laikam ir jāpielieto kaut kāda ārstēšana, ir jāmēģina atrast ārstu, lai meklētu palīdzību. Un par tam hroniskam, mēs jau runājam. Tāpēc, ja mēs ļausim sāpēm turpināties un pāriet tajā hroniskajā periodā, es neticu, ka sāpes pāriet pati pa sevi. Tur tajā hroniskajā sāpju periodā sāpes vēl vairāk un nekād pati pa sevi neparies. Un te jau ir ieslēdzās tas jau, ka tā arī kā simboliski sagrauž dvēseli tās sāpes, kad vairs ir nāk jau klāt tie citi mehānismi. Šī te pierast pie sāpēm, tas tiešām ir ļoti, mēs neatzīstam šo terminu noteikti, jo, ja tas tā tiešām hroniski un nekādīgi nevar tikt galā, tur ir tomēr ir ļoti reti tie gadījumi, tomēr ir iespējams atrast to ceļu, cik lietu, vai mēs tā atrodam dažreiz, bet, un šajā vietā es noteikti gribu pateikt, ka ļoti daudz atkarīgs no cilvēka paša. Cik viņš darīs, cik viņš gribēs, un mēs te vairāk runājam par neiropātiskām sāpēm, bet īpaši muskuloskeletālām sāpēm, viennozīmīgi, tas ir ļoti daudz, kas paši cilvēku rokās, un tāpēc pie sāpēm nevajag pierast. Jā, tātad paliksim pie tā, nedrīkst pierast pie sāpēm un atstāt to vienkārši, vai ne, kā tas ir. Bet par hroniskām sāpēm, kurš ir tas brīdis, kad no īslaicīga simptoma kļūst šīs sāpes par hronisku problēmu? Tas termins visur tagad ir tāds viennozīmīgs 3 mēneši. 3 mēneši ir hronisks sāpes. Un viņa mehānismi arī dažādi ir. Ir pirmkārt, diemžēl ir situācijas, kad pat slimība nepāriet. Negribam te tā baidīt un tā tālāk. Teiksim godīgi, ļoti izmainīgi, deģeneratīvi deformēti mugurkauls kā tāds, kuru tiešām nav arī pat izoperējot, nevarēs īsti panākt labumu. Tad tomēr viņas var turpināties, bet tas nenozīmē, ka jāpierod, nekas nedrīkst darīt. Tad pirmām kārtām pat slimība var gadīties. Cilvēks ar tādām ir slimību grupas, kuras tomēr turpinās, neskatoties uz visu ārstēšanu. Vienalga jāmeklē tā. Bet otra lieta, tas ir tālāk tas neizārstētais variants, kad nav pietiekoši darīts viss, kas vajadzīgs. Mēs varbūt patreiz jau pārgājam pie multimodālās terapijas. Ja neiropātiskām sāpēm būs, mēs runāsim varbūt dziļāk par to, ka te medikamenti ļoti svarīgi, bet vairumā gadījumu ļoti svarīgi ir fiziskās un fizikālās aktivitātes. Un tad vēl nāk klāt vispārējais. Bet kāpēc sāpes kļūst kronikas, tātad pabeidzot to, pirmkārt tātad slimība, var, diemžēl, turpināties, bet jāmēģina tikt ar sāpēm galā. Nākošais nav pietiekoši labi ārstēta, tas būtu galvenais. Nākošais moments, kas uztur hroniskas sāpes, un ļoti nozīmīgs, es no savas prakses varu teikt, ir šī te centrālā sensitizācija, mēs viņu saucam. Pastiprināta šī sāpju uztvere, reakcija uz viņām, pat katastrofizācija, par to, kas tas ir. Un tas ļoti atkarīgs no šīs emocionālās puses, visām sāpēm. Trauksme, depresija, visu laiku kaut ko, neapmierināta dzīve, tas ir sāpes uzturošs faktors. Un tad ir jāskatās, varbūt šajos gadījumos tā dvēseli vairāk jārastē, tā uztveres sistēma. Tagad hronisks sāpes 3 un vairāk mēnešu, vairāk varianti var būt. Un bieži nav ārstēšana adekvāta, pilnīgi. Un, piemēram, ar muskuloskeletālām slimībām, šīm muguras sāpēm, ko gribu teikt, kas biežākais. Te tablete nav galvenais. Te tomēr ir citi šie ārstēšanas
veidi. Turpretī neiropātiskām sāpēm pareizai tabletei ir ļoti svarīga nozīme, jo būtiski atšķirās šo medikamentu lietošanu dažādu sāpju veidiem. Un tur, kur vairāk tā trauksme un tā pastiprināta jūtība, tur savukārt vai no antidepresanti, vai pretrauksmes līdzekļi, vai psihoterapija. Tā kā situācijas nav vienādas, nav vienas atbildes uz šo jautājumu. Ja? Jā, un jā, mēs runājam par neiropātiskām sāpēm, ka jau profesora pieminēja ļoti svarīgi tabletes, jo viņi var mazināt tas nepatīkamas izjūtas, bet tabletes ir jālieto ļoti, ļoti ilgstoši, jo mēs redzam pacientus ar neiropātiskām sāpēm, un pirmais jautājums, cik ilgstoši man būs jālieto tas medikamentus. Piedodiet, laikam, kamēr sāp, būs jālieto. Un ņemot vērā to, ka neiropātiskas sāpes bieži vien ir hroniskas sāpes un ir hroniska gaita, tad pacienti ir jālieto tos medikamentus ļoti, ļoti, ļoti ilgstoši, gadiem. Un tāpēc tie medikamenti arī ir diezgan droši. Un tāpat arī kā piemēram, paaugstināta arteriālā spiedienā, cilvēki, kuri cieš no paaugstināta arteriālā spiedienā, lieto tos medikamentus visu mūžu, tāpat arī medikamenti pret neiropātiskām sāpēm arī ir jālieto ilgstoši, un kas vēl ļoti svarīgi atzīmēt, ka ir jālieto adekvātas ārstnieciskas devas. Jo bieži vien, ko mēs redzam savā praksē, ka tie medikamenti ļoti pareizi izvēlēts ļoti pareizi medikaments, piemēram, bet deva ir ļoti maza, lai panāktu klinisko efektu, lai panāktu atsāpināšanu. Proti, mēs visu saprotam, ka mūsu mērķis ir panākt, teiksim, vislabāko atsāpināšanu ar vismazāko efektīvu devu. Bet, diemžēl, ja mēs runājam par neiropātiskām sāpēm, tā medikamentu deva ir jābūt adekvātai, atbilstošai, jo mazākas devas pat nevar palīdzēt. Tāpēc arī speciālisti, kuri nodarbojas, un neiroloģi un algologi, kuri nodarbojas ar neiropātisku sāpju ārstēšanu, ļoti labi pārzina šo momentu un nozīmē medikamentus adekvāti daudzumā. Es gribu papildināt, par tām. Šie neiropātisko sāpju līdzekļi atšķirās no citiem pretsāpju līdzekļiem. Tie ir no tās sauktās nervu sistēmas zālēm, kas ir pavisam citu koanalgētiskie līdzekļi, citi līdzekļi. Līdz ar to es gribu uzsvērt, ka, diemžēl, viņiem ir pietiekoši bieži, 3-5%, piemēram, amitriptilīnam blakus efekts, diemžēl tas tā ir. Un tāpēc tās zāles, tie medikamenti ir jāatrod, un atbilstoša deva un atbilstoša režīms. Ja medikaments strādā 8 stundas, tad nedara, ka tikai 2 reizes dienā vai 1 reizi uz nakti. Pārējo laiku viņas nāks atpakaļ tās neiropātiskās sāpes. Un vienkārši likums par neiropātiskām sāpēm atrod, kuru var medikamentu panest vai viņu kombinācijas, titrē, jeb kāpina devu, kamēr sasniegts efekts. Kad viņš sasniegts, tad notur plato kādus pat nedēļas un mēnešus, un tikai tad ļoti, ļoti pakāpeniski samazina. Tikko, ja mēs mazinām to medikamentu devu un sāpes atgriežas, mums uzreiz jākapina atpakaļ. Tieši tā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, par ko bieži mēs aizmirsam. Un tad, kā profesori jau minēja, jāsaglabā to plātu, skatoties uz efektu. Jā, un vai tā var būt, ka, teiksim, tas sākotnējais iemesls vairs nav aktīvs, bet sāpes vēl saglabājās ilgstoši? Neiropātiskām sāpēm tas ir klasiskais piemērs pēc herpes vīrusa, herpes zoster. Izsitumu vairs nav, viss. Un te ir ļoti tipiska kļūda. Man sāp, nekas es pacietīšu, man daudz zāļu pret spiedienu un tā tālāk. Gan jau tās sāpes pāries. Šīs
ganglijas sāpes, diemžēl, nepāriet. Un ja viņas jau no paša sākuma nav nocirstas saknē, ja tad pēc 3 mēnešiem, kad jau ir pēc kā neiralģija, reizēm nav iespējams dabūt pat atpakaļ. Ja? Un gadiem cilvēks spiesti dzert šīs nervu zāles, neiropātiskās zāles. Ja? Viņas ir pavisam citas, nevis tās, ko mēs parasti lietojam pie parastām sāpēm. Jā, te ir jāatzīmē, ka pie neiropātiskām sāpēm mēs neizmantojam tiešus analgētikus. Ja? Preparātus, kurus tiešām mazina iekaisumu, mazinot arī sāpes. Mēs bieži vien izmantojam antidepresantus un pretepileptiskos, jeb antikonvulsantus, ārstējot neiropātiskas sāpes. Un nevajag baidīties no tiem preparātiem, jo pacienti ļoti bieži prasa, kāpēc man ir jādzer tos preparātus, ja man nav depresijas, man nav epilepsijas. Jā, tas ir ļoti loģisks jautājums, mēs to ļoti saprotam un vienmēr mēģinām pacientam paskaidrot, ka te ir tāda lietas būtība, ja, ka tie preparāti, viņi ar savu iedarbību strādā uz tiem nervu šūnām, gan perifērie, gan centrāli, ja, un mazina sāpes, kas ir saistītas ar nervu bojājumu. Tātad ārstēšana un metodas ir, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Droši vien ir vēl kādas dzīvesveida, varbūt metodas, kā šo te ārstēt. Bet man jautājums, kas notiek nervu sistēmā tajā brīdī, kad cilvēks dzīvo šajās sāpēs mēnešiem un gadiem? Vai tas kaut kā noteikti ietekmē emocionālo stāvokli, miegu, visu? Sāpes ietekmē mūsu dzīve un mūsu dzīves kvalitāte. Un sāpes tas ne tikai ciešanas, tas ir miega traucējumi, tas ir dusmas, tas ir bezdarbība, piedodiet. Jā, tur... Ļoti sen mums bija 2008. gadā bija tāds pētījums, ko mēs veicām aptaujot pacientus ar hroniskām sāpēm. Mūsu paši Latvijā sen. Un par to, tieši ar hroniskām sāpēm, kā viņiem traucēta dzīve. Es varbūt precīzi visu ciparus neatcerēšos, bet kustēties 60% nevarēja. Ja? Nav normāla ģimenes dzīve, sāpju dēļ, attiecības ģimenē un tam līdzīgi. Apmēram 30% bija tiem, kuriem depresijas epizodes un tam līdzīgi. Ja, un tas nav tikai tā, ka kā tur tādu nevar piemēroties, bet tam ir dziļš mehānisms. Jo sāpju impulss, kas mums sāks no jebkuras vietas ķermenī, tiek vadīts pa nervu šķiedrām, teiksim, pa ķermeni, uz muguras smadzenēm, tālāk uz galvas smadzenēm, uz garozu, kur mēs apjaušam sāpes. Un vieta, kur satek mūsu emocijas, miegs, arī seksualitāte un veģetatīvā nervu sistēma, ir smadzeņu stumbrā, tāda retikulārā limbiskā sistēma. Un tā atbild par ļoti daudz ko, ieskaitot arī pat uztveru un atmiņu un tam līdzīgi. Un šis sāpju impulss, kas visu laiku tur skrien neārstētais, nenomāktais, ja, viņš izmaina šīs struktūras. Un cilvēks jau kļūst, viņam traucēt jau tā sava normāla tāda reakcija uz sāpēm, sāpju modulācija, nomākšana. Ja, un te jau ieslēdz tie mehānismi arī, ka tāpēc tā emocionālā sfēra tik ļoti izmainās, ja, gan miegs un tam līdzīgi. Un tāpēc ir tā, nevadrīkst dzīvot sāpēs, jāmeklē ceļš, lai tiktu no tā vaļā. Un ļoti daudz ir atkarīgs no paša. Es visiem slimniekiem saku sakojuši vārdu, nevienu nevar izārstēt, var izārstēties. Galotne atšķirība. Bet mēs mēģinām palīdzēt. Jā, ir tas teiciens, ka cilvēks bez sāpēm domā par nākotnē, a cilvēks ar hroniskām sāpēm domā tikai par savām sāpēm. Un tas ir es pilnīgi piekritu tam teicieniem, jo tas atspoguļo īstenībā būtību. Un tas ir pilnīgi saprotams. Tas nav saistīts tāpēc, ka cilvēks ir slikts vai labs. Tas tā ir. Salūst arī stipri. Tieši tā, salūst arī stipri, piekrītu. Jā, un no jūsu pieredzes, kuri ir tie simptomi, kurus pacienti visbiežāk ignorē, domājot, ka gan jau pāries?
Šie neiropātisko sāpju simptomi, ja, tā, un noteikti arī gribu uzsvērt, ja viņi progresē, ja viņi turpina pieaugt, ja, it kā bez iemesla, tad nākošais, ka parādās vēl kaut kas cits bez sāpēm, ja, piemēram, traucēt kustību, tā ir rokā vai kājā, tad motorie simptomi un citi simptomi, ja, vai arī, mēs visu te sāpju variantus laikam neizrunāsim, jo ļoti daudz variantu, bet šīs neiropātiskās sāpju pazīmes, blakus pazīmes, progresēšana, ja, un tas, ka arvien vairāk traucē dzīvot, ja, ka nevar gulēt un nevar normāli strādāt, ir jādomā par to, jo cēloņi arī tam var būt ļoti daudz. Jā, un varbūt mēs varam, bieži vien mēs pat nevaram atrast to cēloni. Ja? Jo tāds neiropātiskas sāpes, ja mēs runāsim par tiem cēloņiem, varbūt pēc pārcēsta vīrusa infekcijas. Varbūt, protams, dzīvesveida tā kā pat smēķēšana, alkohola lietošana, ja, tie visi toksiskie agenti arī var izraisīt nervu bojumu, ja tīpaši to smalko šķiedru bojumu, ja, mazo nervu šķiedru bojumu. Tas arī, un jā, diemžēl nevienmēr mēs varam atrast to cēloni, bet mums ir jācīnās jau diemžēl ar sēkām. Es tomēr gribu papildināt, ja? Kādreiz, mēs patreiz runājam, pievēršam uzmanību polineiropātiem, daudzu nervu bojām, rokās, kājās, tirpšanas un tā tālāk. Kādreiz tāda vācu pētījums, tas ir ļoti vecs, bet ļoti tāda skaista diagramma. 1/3 daļa cēlonis ir cukura diabēts, 1/3 daļa cēlonis ir alkohols, un es domāju, ka šis cēlonis joprojām saglabājas, un 1/3 viss pārējās. Un tā kā Mihails teica, diemžēl, kaut kur tagad īpaši tā smalkā šķiedras 46, pat 50% paliek tā īsti neskaidrs. Tur kaut kāda loma var būt gēniem, ja, var būt tādiem faktoriem, kas nav ieraudzīti, pamanīti, ja, un te no svara, vai progresēs ies uz priekšu, vai tas ir tāds stāvoklis, ar kuru jāmēģina tikt galā un iespējams tikt galā. Bet kas attiecās uz atsevišķu nervu bojājumu, ja tur mediāns vai kaut kādi atsevišķi nervi, tur tie cēloņi bieži vien ir dzīvesveids un pārslodzes. Pats karpālais kanāls, jeb nervs mediāns, tas visbiežāk ir šī roku pārslodze, tāpat kā citi nervi. Traumas tāpat, ja, un savukārt arī tās radikulārās sāpes, atkal cits cēlonis, un te būtu tā saprašana, un te ir atšķirība, tās nervu sāpes, vai viņas ir tādās sloksnītēs, atsevišķās vietās, vai tā polineiropātija. Te tie cēloņi mēs drusciņi atšķirās, ja? Kāpēc ir, bet viņš ir jānoskaidro, lai tiktu galā. Jā, te varbūt vēl ir jāpiemina arī autoimūnas slimības, jo autoimūnas slimības arī ļoti bieži izraisa polineiropātiju. Un iekaisīgas dabas slimības, ja reumatoloģiskas slimības arī var izraisīt polineiropātiju. Tā kā, un arī starp citu medikamentu grupas medikamenti, tieši tā. Tā kā, medikamentu grupas ir, kas rada polineiropātijas, jā. Jā, tad daudz un dažādi cēloņi un jāvēršās pie speciālista pēc palīdzības, vai ne, un galvenais nevilkt garumā. Garumā, lai saulaicīgi diagnosticēt, jo tas arī nevienmēr ļoti vienkārši pareizi diagnosticēt, vai tas ir mononeiropātija, vai ir skarts viens nervs, vai ir skarti daudzie nervi, vai uz tā daudzu skārtu nervu pamatā ir skarts vēl viens nervs. Ja? Tas arī cilvēks var slimot ar divām slimībām. Un vidēji 70 gadu vecumā cilvēkam ir 9 skaitas pēc literatūras. Tieši tā. Ja? Pacientam var būt polineiropātija, kāju pirkstos, jeb pēdas, jeb rokas, dēļ, piemēram, cukura diabēta, un pacientam var būt arī kaut kāda perifēra nerva bojums dēļ, jeb muguras sāpes, kas ar iradiāciju, ar atstarojumu uz kāju, un var arī izraisīt tāds diezgan kompleksu un nepatīkamu stāvokli.
Un tomēr es gribu teikt, ka diagnostikas sāks ar sarunu, ārsta apskati. Un te es, protams, gribu teikt arī, ja mūs klausās pacienti, ja, ka ārsta apskati ir pirmais tomēr. Ja, un tālāk jau ceļš meklēt to diagnozi, jau tālāk ir ļoti atšķirīgs varbūt. Es pat teiktu, profesori, ka pats galvenais ir slimības anamnēze. Tieši tā. Ko mēs veltējam ļoti daudz laika, lai savākt, no kā tas sāpes. Tieši tā, pašu stāstu, pašu sākumu. Jo pat parastie jautājumi, vai tas slimības sākums, proti sākas pēkšņi vai pakāpeniski, vai tas slimības sākums sākas ar sāpēm kaut kur mugurā, jeb perifērijā, jeb kājā. Tas var dot diezgan daudz informācijas, kur tālāk virzieties, kur būs tā pareiza diagnoze. Jo nevienmēr pat izmeklējumi mums Tieši tā. parāda visu. Ja? Pat nerunājot ar magnētrezonanses attēlām, ja datortomogrāfija attēlām, tur var būt daudz izmaiņas, bet diagnoze var slēpties kaut kur citur. Tāpēc tā saucamā anamnēze, tas pacienta stāsts, un to, ko mēs varam atrast, izmeklēt pacientu, tas ir pats būtiskākais. Un tikai pēc tam iet izmeklēšanas, tie objektīvi, kā mēs sākam dati. Un tad, kad mēs saliekam kopā to slimnieka pacienta stāstu ar to, ko mēs varam atrast, izmeklējot pacientu manuāli, proti ar rokām, veicot provokācijas testus, un tad salikt kopā ar izmeklējumiem, tā būs pareiza diagnoze, tad mēs esam pareiza ceļā. Ja? Un te gribu uzsvērt priekš tiem, kas cieš no tā, priekš pacientiem. Lūdzu, stāstiet, sagatavojiet to stāstu. Ja? Reizēm cilvēks nesaprat, kāpēc es viņu tincinu par to un to un to. Man sāp un viss, ja? Bet man ir ļoti svarīgi zināt to, lai es varētu to novērtēt. Un visiem magnētiskā rezonanse, manuprāt, vai ir Latvijā cilvēkam nav bijusi magnētiskā rezonanse, es patreiz ironizēju, ja? Jo ļoti bieži tā ir nevajadzīga izlikta nauda, ja? Gan no cilvēka, gan no valsts puses, ja? Jo tās izmaiņas mugurkaulā 70 gadu vecumā ir 100%. Vai tam ir klīniska nozīme? Ja? Es domāju, ka pat 50 gadu vecumā jau ir. Es tomēr pēc literatūras datiem. 34 gadu vecumā 35%. Piekrīt. Tad skaidrs ir viens, ka tagad pacients nonāk pie jums kabinetā, viss sākās ar sarunu, ar anamnēzi. Un tad seko izmeklējumi. Kādi ir šie izmeklējumi, kas seko? Mēs mazliet jau pārionizējām par tiem vizuālās diagnostikas, par magnētiskās rezonanses mugurai, bet ja mēs runājam par perifēro nervu sistēmu, tad neiropātijām, tad ir vairākas tādas neirofizioloģiskas izmeklēšanas metodas, kad pārbauda vadīšanu pa nervu šķiedrām, neirogrāfija, kad pārbauda muskuļa reakciju, stimulēts nervs, miogrāfija, vai pārbauda, kāda ir ādas jūtību skairinātājiem, vai nav, par ko atbild tās nervu šķiedrītes, kvantitatīvā sensorā testēšana vai neirometrija. Mums ir pieejams šīs metodas Latvijā pietiekoši plaši. Ļoti plaši arī no tām papildus izmeklēšanas metodēm līdz noderīgs ir ultrasonogrāfijas nerviem, sonogrāfijas, un tā sonogrāfijas, ultrasonogrāfijas ļoti vērtīgs arī tāpēc, ka labs speciālists to cīpslu, to cēloni var izvērtēt un nervu, kas tam blakus ir. Ja? Un tad tikai vajadzīgs arī rentgengrāmas locītavām, piemēram, lai atšķirtu, un viss, kas mums ir. Bet kāpēc es vēlreiz uzsveru, jo tāpēc man tas vienmēr tā uztrauc. Pacients ienāk ar savu magnētisko rezonanci. Te man vaina, bet viņiem ir polineiropātija, un tā magnētiskā rezonanse ir pilnīgi nevajadzīga. Varbūt kāds cits, kuram ļoti vajag, ir tāpēc stāvēs rindā un netiek klāt. Bet ir vajadzīgi daudzos gadījumos ar magnētiskā rezonanci arī pat galvas smadzenēm, muguras smadzenēm. Bet tas būtu speciālistu ārstu uzdevums, ja, ko vajag un kā vajag. Bet viss sākas ar stāstu. Jā. Bet es gribu vēl pievērst uzmanību tam, ka reti, bet tie augšminēti metodas, izmeklējuma metodas var parādīt arī
to slimību, Celoni, ar ko ciešas pacients. Piemēram, runājot par to pašu diabetisku polineiropātiju, endokrinoloģija, ģimenes ārste vēl neatrod to cukura paaugstināto glikozes līmeņa asinī, bet veicot izmeklējumu, piemēram, to pašu kvantitatīvo sensoru testēšanu, kad mēs meklējam izmaiņas smalku šķiedrus, mēs redzam, ka tur kaut kas nav kārtība, un tad mēs varam ieteikt, uz kuro pusi virzieties, lai diagnosticētu arī to celeni. Tas arī reti, protams, bet tas arī var būt. Analīzes, var sakot, Jā. papildus pēc nepieciešamības, pēc situācijas. Jā, tad sanāk, pacients var arī būt pārsteigts, teiksim tā, atnākot, vai ne, pie jums kabinetā pēc izmeklējuma, uzzinot īstenībā to īsto iemeslu. Diemžēl gadās. Diemžēl gadās, jā, bet tas arī atgriežoties atpakaļ, tas arī tie būs pacienti, tie būs cilvēki, kuriem ir tas sāpes, kuriem ir dedzinošas pēdas vai pēdas salšana un tā tālāk. Bez klīniskas simptomātikas tas nevar izpausties. Jā, un atgriežoties pie tās ārstēšanas, jūs jau daudz stāstījāt un pieminējāt, un ko vēl mūsdienās var darīt tādu, kā ir ar dažādām procedūrām vai dzīvesveidu, kas var mazināt šos simptomus? Sāksim ar mūsu tradicionālo vārdu multimodāla. Ja? Mūsdienās sāpju medicīnā tomēr šī multimodālā pieeja. Nevis tikai viena tablete vai tā tālāk, bet daudzas metodas ar vienu mērķi. Mēs pieminējām medikamentus, arī kapsulas, ne tikai tabletes, ja? Medikamentus kā viens no vadošiem neiropātisko sāpju gadījumos, bet kas attiecās uz hroniskām sāpēm vispār, nav iedomājama uzlabošanās bez rehabilitācijas pasākumiem. Ja? Un te ļoti daudz, kas Latvijā pieejams, un tā no fizikālām metodēm, piemēram, ūdens procedūras, tā tālāk, bet fizioterapija ir ārkārtīgi no svara. Manuālās tehnikas, ko agrāk sauc par masāžu, bet mūsdienās tomēr tur daudz dažādu varianti. Palīgi metodas, arī akupunktūra, piemēram, tā tālāk. Un tad un tad, ko es teicu, šī kur sāk prevalēt tā centrālā sensitizācija, tā uztvere, ka netiek galā ar tādu veseliski, ļoti cilvēki izvairās un tā, kāpēc man psihoterapiju, ja, bet tas palīdz, stiprina spēju panest sāpes, ja, stiprina šo te noturību pret sāpēm. Ja dažreiz tam arī vispār ir pats kaut kāds cēlons, tas dzīves konflikts, darba konflikts un tā tālāk, pats par sevi, bet arī cilvēks pēc savas uzbūves ir tāds ar būt jūtīgāks nekā vidējais populācijā. Un tad Mihails man papildinās, mūsu rīcībā ļoti daudz papildus vēl šīm nosauktajām. Jā, mums ir arī invazīva ārstēšana, tā saucamas blokādes, kad mums vispār īstenībā ne sevišķi patikt tas nosaukums blokāde, ja? Jo īstenībā mēs neko nebloķējam. Pie muskuloskeletālām sāpēm, tagad neiet runa par polineiropātiem, ja? Pie polineiropātiem mēs neko nebloķējam un neko nevajag bloķēt. Ir dažādi izņēmumi, ja saulaicīgi atgriežoties pie tā paša pēcherpetiskas neiralģijas, ja ir bojāta saknīte, ja tas nervs ir, ja tas vīrus ir bojā saknīte, nervu saknīte, mēs varam ietekmēt uz to, pielietot, protams, kā vizualizācijas ierīces, jo uz acis mēs nevaram to veikt, jā, tā kā vai rentgena kontrole vai sonogrāfijas kontrole mēs varam veikt tas injekcijas, pamatotas injekcijas, protams. Jā, bet pārsvarā pie neiropātiskām sāpēm, polineiropātiem, proti, mēs nekādas blokādes neveicam. Jā? Jo atgriežoties pie tā vārda blokāda, īstenībā mēs neko nebloķējam. Mēs tikai ievādām pretiekaisuma līdzekli, jeb mēs ietekmējam ar kaut kādiem fizikāliem metodiem, ar to pašu radiofrekvenci, ar pulsradiofrekvenci, ar krio metode, pie mīnus 78 grādiem temperatūra, ja pie plus 80 grādiem temperatūra, mums ir iespēja ietekmēt uz sāpju
avotu tieši tā un ievadīt zāles tur, prietiekaisuma zāles, proti tur, kur ir iekaisums. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Tā īstenībā mēs tur neko nebloķējam, mēs tikai ievadam tas zāles precīzi tur, kur ir nepieciešams. Jo bieži vien tas zāles, ko mēs izmantojam tablēšu veida, viņi diemžēl nezin, kur mums ir sāpju avots atrodas, ja? Un kur tas iekaisums ir. Un tādos gadījumos, proti, ap subakūtēja perioda iet runa, jo atgriežamies atpakaļ akūtēja perioda, mēs tomēr dodam priekšroku medikamentiem, bet ja sāpes turpinās, ja sāpes atrodas subakūtē periodā, tad tas maz invazīvas procedūras ir ļoti, ļoti efektīvas, ja tiešām veikt pareizi, ja tiešām veikt vizualizācijas kontroli. Es gribu papildināt, ka pie atsevišķu nervu bojājumu, ja šīs lokālās nervu, piemēram, karpālā kanālā vai citur, tur arī ir efektīvs un ļoti labi var palīdzēt. Jā, vai pie radikulāram sāpēm, tad, kad sāp mugura un sāpes atstaro uz kāju, ja, un medikamenti nepalīdz, un nav tik svarīgi un tik būtiski, vai tas nervs mugurā ir saspiest ar protrūziju, vai ar izvelvējumu, vai ar trūcīte, kura varbūt arī 4 mm, vai 5 mm, vai 6 mm. Tas izmēram šoreiz nav nekādas nozīmes. Ja? Un ja ir radikulāras sāpes, ja sāp mugura atkartošas un atstaro uz kāju, ja medikamenti nelīdz, ieskaitot medikamenti, kur mazina arī neiropātiskas sāpes, jo vienmēr tur, kur ir nervs, ir nervu bojums un ir neiropātiskas sāpes, tad mūsu invazīvas procedūras var palīdzēt un atsevišķiem nerviem un saknītēm, bet es vēl vienu lietu mēs palaidām garām pie polineiropātiem, pie neiralģijām, pēc kam nedrīkst novērtēt pa zemu lokālās metodas. Tas ir ziedes, plāksteri ar lidokaīnu vai kapsaceīnu, kas darbojas uz tiem nervu šķiedriņu galiem, kas atbild par tām sajūtām, par tām dedzināšanām. Vai ar gabapentīna, vai ar amitriptilīnu ziede. Respektīvi ziede, komprese, plāksteri ir arī atbilstoši. To dažreiz novērtē pa zemu. Un starp citu reumatoloģiju un citi arī locītavam nemaz topikālie līdzekļi, lokālie līdzekļi tiek aprakstīti un uzsvērti, ka viņi strādā. Mums kaut kā tas šķiet, ka, kas te tur ziedīta, bet tieši daudziem tas palīdz, bez arī tā vietējā lokālā. Bet tas noteiktā situācija, tas visur nedara. Jā, tad ir medikamentozes terapijas, lokālas, smagākos gadījumos blokādes, dzīvesveids. Bet vai nav tā, ka cilvēki var šajā apjukt, neaizejot pie ārsta, apjukt, ko viņi izdara nepareizi, lietojot šādus līdzekļus? Droši vien jums nonāk kabinetā tādi, kuri ir lietojuši visu kaut ko. Un dagojuši kuņģa čūlu no pretiekaisuma līdzekļiem. Labi. Tā ir tas, ko mazliet patreiz ironizēja, ja, šī tieši atrast nepareizi lietot medikamenti var nokaitēt, ja, un nepalīdzēt, šitas teikums, bet jums tas nepalīdz, kāpēc jūs dzerat viņus? Kaut kas jādzer, uz fiskultūru bija, nav naudiņas, pusstundu vingrot gultā nav naudiņas, man sāp. Tātad to, ko es uzsvēru, paša aktivitāte ļoti nosvērta. Jā, un vēl atgriežoties, varbūt ir jāpiemina to, ka, ja mēs runājam par neiropātiskam sāpēm, vai tā ir polineiropātija, vai tā ir mononeiropātija, šobrīd nav tā tik būtiski, bet tas parastas zāles, tie parasti preparāti, kas ir dabūjama aptiekas bez receptēm, iet runa par tiem pašiem nesteroidiem pretiekaisuma līdzekļiem. Viņi nevar palīdzēt. Viņi var dzert ar kaudzēm, jo viņi vispār neietekmē šo procesu. Viņi var mazināt nociceptīvas sāpes, jeb sāpes fizioloģiskas, kas mēs jau runājam paša sākumā, pie iekaisīgas dabas sāpēm. Jā, tie medikamenti palīdz, bet, ja mēs runājam par neiropātiskām sāpēm, pilnīgi bezjēdzīgi lietot šos medikamentus, jo viņi pat nevar palīdzēt.
nevēršas laicīgi pie ārsta numur 1, nesaprot, kas sāp un kāpēc sāp, lieto paši vai arī kaut kādu citu iemeslu dēļ neadekvāts medikaments un cer tikai uz viena veida palīdzību, nevis šo multimodālo pieeju. Ieskaitot arī darbu pašam ar sevi, ja, ka es pieņemu savu slimību, es saprotu, es negribu viņu pieņemt, tas nebija pareizi teiks, bet es saprotu savu slimību, es zinu, kā man ar viņu vajadzētu mēģināt tikt galā, pieņemu ieteikumus, palīdzību un kārpos, lai tiktu uz priekšu. Ja? Un tas arī ir darbs īstenībā. Un no ārsta puses, un no pacienta puses. Un ļoti, ļoti svarīgi atrast kopējo, kā mēs sākam, valodu, lai mēs esam viena viļņa. Ja? Un ja pacients saprot, ko ārsts ieteica, un ja viņš izpilda to, ko iesaka ārsts, un ja ārsts arī saprot to, ko pacients var un to, ko pacients nevar, un ja ir tā kopēja valoda atrasta, tad rezultāts viennozīmīgi ir un viennozīmīgi būs. Tik ir jāstrādā un jāatceras, ka tomēr daļa no mūsu pacientiem ir hroniski pacienti, un tas slimības ir hroniskas, un diemžēl izārstēt mēs viņu nevaram, bet, kā profesori pateica pareizi, izārstēties var un vajag, un par to ir jāstrādā. Ja? Vēl vienu niansi, ko es patās man ienāca prātā. Varbūt tas neatiecās uz manu vecumu un manas paudzes ārstiem, bet īpaši tagad mākslīgā intelekta diagnozes. Ja? Nāk modē, atnāk jau ar polineiropātijas diagnozi. Es pieņemu to, ka cilvēks ir interesējies, prasījis un mēģinu salikt kopā, vai viņa tās domas un varianti tiešām tā varētu atbilst. Es nenoliedzu, ka cilvēks var izlasīt un saprast un tā tālāk griezties pēc palīdzības, bet salikt kopā, tad tomēr ārstam būs gala vārds tai diagnozē, nevis mākslīgā intelektā. Un mākslīgam intelektam tādās gadījumos es pacientam saku, mēs esam atraduši to valodu, prasi viņam, kā tev ārstēties. Ja, tas būtu no svara. Jums droši vien nāks mūsdienās daudz ar šo, vai ne? Nāk jau, saskaties tāpēc, un cīnīties. Bet tehnoloģijas iet. Jā, viņa attīstīsies, un mums nav nekas pret, jo cilvēks vairāk saprot par savu slimību un par savu slimības būtību, jo īstenībā mums ir vienkāršāk. Mums tikai vajag novirzīt pacientu uz pareizo pusi, bet es vienmēr esmu ļoti, ļoti priecīgs, un ja cilvēks interesēs par savu slimību, jo tā paša iekšā, tā mākslīgā intelekta, viņš atrod varbūt kaut kādu ļoti svarīgu momentu, kas mums stundas, jeb pusstundas laika, cik ilgs mūsu konsultācija, varbūt mēs arī drusciņi palaižam garām, ja? Un nevienmēr varbūt vēršām to uzmanību uz tiem sīkumiem, kas interesē pacientu. Tas ir ļoti svarīgi. Un vēlreiz gribu pasvītrot, ka jo vairāk pacients pārzina, un jo vairāk informācijas viņš uztver un zina par savu slimību, jo labāk. Jo tur pats mākslīgais intelekts viņš arī raksta, ka tā ir hroniska slimība, ka diemžēl viņu nevar pilnīgi izārstēt, ja, ka būs jācīnās, ja, ar to slimību, un būs jālieto tos medikamentus, visu palikušu mūžu, proti runājot tagad par neiropātiskām sāpēm, iepērk kaut kādas citām. Jā, runājot par šo te informētību, varētu būt tā, ka arī uzlabojās profilakse. Vai ne? Vai ir kaut kādas tādas lietas, ko ikdienā cilvēks varētu darīt, lai mazinātu riskus? Normāli dzīvot. Mēs esam normāli un veselīgi dzīvot. Bet cilvēks ir pēc būtības ir sliņķis. Jā, bet, protams, un nav laika, un nav varbūt kaut kur nav arī motivācijas. Jā.
veikt katru rītu vingrinājumus. Un tas tā arī strādā. Bet, ja mēs pievērsīsim savām uzmanības, savai veselībai 20 minūtes dienā, no tā mēs tikai uzvarēsim. Fiziskā aktivitāte, Protams. ja, svaigs gaiss, Protams. ēšana arī, ja, tomēr normāla ēšana, ja. Un tad arī tās citas slimības, ja viņas tomēr, tas pats asinsspiediens, cukurdiabēts, to slimību, kurā ir risks, ka viņa varētu izraisīt sāpes, varbūt saistīts. Un mentālā veselība. Uztvere, normāla attieksme pret dzīvi, nevis viss ir slikti, ja? Un mazāk tajos sociālajos tīklos savu prātu ar negatīvām ziņām, respektīvi tāda veselīga attieksme pret visu. Tas ļoti daudz ko nozīmē. Gan tiem, kam ir hroniskas slimības, gan tiem, kam sāpes, ja? Gan tādi vairāki faktori. Un tāpēc tas pirmais teikums – normāli dzīvot. Un veselīgi. Jā. Un jāsako līdz savām sajūtām. Un naktī, ja guļot kaut kas sāp, tad ja ir signāls. vienreiz, tad nekas, bet ja tas tā nopietni. Un ja klausītāji šodien epizodē ir sadzirdējuši simptomus, kādi viņiem ir, ko jūs teiktu, kāds ir pirmais solis? Ko darīt? Ģimenes ārsts pirmais solis ir, un tālāk domāt, ja ģimenes ārsts kopā ar speciālistu, neirologs, sāpju ārsts, varbūt, ja piemēram cukurdiabēts arī endokrinologs, bet tomēr es gribu uzsvērt, ka ģimenes ārsts tomēr ir, tā vajadzētu būt, ir galvenais, pirmais cilvēks ar savā veselības aprūpē. Un tad mēs ceram, ka ģimenes ārsts novirzīs tālāk pie pareiziem speciālistiem. Bet var arī situācijas, kad, teiksim, kaut kā citādāk vai kā, tad ir speciālisti. Neirologi, algologi. Ja par sāpēm runājot. Citas slimības tad vēl citāk. Pārsvarā mēs strādājam komanda īstenībā. Ja? Jo viens ārsts, ja ir sarežģīts pacients, ja multimorbīds pacients, ja pacientam ir daudz slimības, daudz skaitas, viens ārsts nevar izārstēt. Bet katrs no savas puses var palīdzēt un diagnosticēt un ārstēt. Ja? Tāpēc tiešām ir vajadzīgs ģimenes ārsts, ir vajadzīgs, ja mēs runājam par sāpēm, tīpaši pie neiropātiskām sāpēm, ir vajadzīgs neirologs, ir vajadzīgs neirofiziologs, ir vajadzīgs algologs, un tad kopā mēs varam fizioterapeits, proti, jā, un tad mēs kopīgi varam mēģināt cīnīties ar sāpju komanda visur tiek zīmēts. Algologs, fizioterapeits, speciālists un māsa. Tātad darbs komandā, vai ne? Darbs ar sevi. Paldies jums par sarunu, paldies par zināšanām un vērtīgo pieredzi. Un ceru, ka klausītājiem ļoti noderēja šis. Un sekojiet līdzi platformā YouTube un platformā Spotify, lai nepalaistu garām jau nākamās epizodes. Tā kā tiekamies. Paldies!